Kopš 2019. gada Latvija izrādās savu tēlu veidošanai ārvalstīs ir tērējusi turpat 6 miljonus eiro. No vienas puses, tā summa ir vienkārši smieklīga, jo skaidrs, ka ar 6 miljoniem eiro nav iespējams izdarīt neko. Dieviņ tētiņ, tādiem murgiem un bezjēdzīgām lietām ir tērēt turpat 6 miljonu eiro. Visslavenākais veids pār iShow Speed, kurš viesojās Latvijā. Kāpēc valstī būtu par tādu muļķību jāmaksā? Piedodiet, man tiešām nav skaidrs. Bet bez tā izrādās mums ir bijuši tādi projekti, ja? Sen aizmirstā Zeme, kas zied, pēc tam ir bijis publiskā tēla projekts Misija Jūra 2030. Interesanti, vai kāds vispār to ir dzirdējis, bet skaidrs, ka par to ir samaksāta pietiekami liela nauda. Pa vidu vēl bija projekts Magnetika Latvija. Un tad, kad pārskata šīs, kad ir sajūta, ka tādam ķeksītim radītās koncepcijas, tad ir sajūta, ak, Dieviņ tēti, mēs tādām muļķībām tērējam 6 miljonus eiro pēdējo 5-6 gadu laikā.